Pirms nedēļas 2. kājnieku bataljons rīkoja šobrīd vērienīgākās militārās mācības ziemas apstākļos. Tādas mācības nav bijušas, vismaz manā praksē nav bijušas bataljonu līmenī, kad visi bataljons tika iet cauri šīm te apmācību posmam. Pārvietošanās notiek uz slēpēm, kaujas šaušana uz slēpēm, kaujas darbības uz slēpēm, peldēšanās uz slēpēm, skiorings uz slēpēm. Bez slēpēm notiek tikai gulēšana naktī, dabā, speciāli iekārtotos patvērumos, bivakos. Tas praktiski viss ir interesanti priekš manīm. Es pats tam mēģināju iziet cauri, lai nebūtu apgrūtinājumi arī saviem karavīriem. Bataljons ārpus bāzes bija 5 dienas. Kaujas darbība, kurā gadījumā neapstāsies šī posmā. Un būt gataviem karot, tas ir daudz sarežģītāk, daudz grūtāk. Sniegā, mīnus grādos, vēl snieg, kādi ir laika apstākļi. Šajā mācību posmā, par ko būs runa, pēdējā mācību dienā pēc nakts mežā un 10 līdz 15 km gara slēpojuma ap ezeru, karavīri nonāca pie Āliņģa. Pirmais, kas tiek izdarīts, šie te tiek ņemts nost un kājas malkas vienkārši tilpās iekšā. Jā, jautājums? Karavīrus šajā instruktāžā interesē praktiski viss. Vai pelda būs jāveic ar savām slēpēm? Nē. Kāds apģērbs jālieto? Pēc paša izvēles. Kas notiek, ja slēpes noslīkst? Cik tie ir dziļš un vai būs slēpēm jānirst pakaļ? Pirmā drošības pakāpe slēpes peld, otrās viņas ir atsietas striķīti. Un striķītes galā ir drošības instruktors. Jautājumi? Par dziļumu. Te ir pāri galvai, bet ienirt vai nē, ir paša griba. Prasīts tas netiek. Noslīgt arī nevarēs, jo ir drošības sistēmas. Karavīrs piesiets virvei galā instruktors. Šajā gadījumā mācību posmu vadītājs kapteinis Landrātovs. Un, protams, no kabatām izņemt ārā visus savus dārgos mobilos telefonus, fotoaparātus, naudas maksas ar pēdējo algu un tā tālāk. Un tā, pēc šī pamācošā ievada šovs var sākties. Tev ir elpa atgūt. Pašlaik ārā ir saudzējošs augstums -5 grādi un mērens vējš, bet situācija tomēr ekstrēma. Ļoti augsti. Neieteiktu. Šoks no sākuma bija, vai ne? Tas pirmais termālais šoks arī ir tas interesantākais, kad, ieripot tajā augstajā ūdenī vai galpot dziļi. Kapteini kungs, ļausiet izskāt? Vai ar sutināts personas kaut 20 nost? Dažiem šī pelda Āliņģi ir pirmo reizi, dažiem 2., 3. vai pat 4. Un viņiem tiek dot iespēja, ja vēlas, neobligāti, bez standarta peldas un izcelšanās no ūdens izmantojot slēpju nūjas, pamēģināt arī citus variantus, piemēram, atmuguriski, balstā uz rokām un izspiežoties uz ledus. Protams, šie varianti notiek lecot Āliņģī vēlreiz un vēl. Kapteini kungs, atļausiet izskāt? Leitnants Mūkāns. Un kur tehnoloģija likās visārtākā izkāršanai? Laikam jau ar muguru. Šis karavīrs izmēģināja Āliņģi 3 reizes, un pēdējā izcelšanās ārā ir izmantojot savu nāzi. Kāds ir iespējas par šīs dienas peldēšanos? Patikam. Un kā bija interesantāk ar nāzi vai kaut kā tā, kas kā? Es visu laiku šitas jau mēģināju. Tā nepirmais reiz priekš mani. Tāpēc. Šodien varbūt tā, ar laiku nepaveicies. Pagājušais bija saule. Tā viss kārtībā.
Var rasties jautājums, cik reāli ir ielūšana šķērsojot ezeru šajā vietā. Viss atkarīgs, vai te ir kāda ieteka vai straums, kas sēd ledu, bet tieši šajā vietā tā biezums ir lielāks par pusmetru. Īstenībā ļoti biezs un vairākās kārtās. Ir 3 kārtas bija āliņģī, un to apakšējo kārtu zāģi nevarēja izzāģēt. Tur nācās lietot laužņus, lai izdauzītu cauri. Iegremdēšanās āliņģī notiek tā. Kājas ievilktas slēpju klamburu lokos, bet paši klamburi nav aizsprādzēti. Tā ir tehnoloģija, kas obligāti uz slēpēm šķērsojot ūdens šķērsli. Nūjas arī ir satvērtas, bet rokas nav ievilktas cilpās. Tas viss tādēļ, lai ielūstot ledu un nokļūstot ūdenī. No šīm lietām varētu atbrīvoties, lai tās nekļūtu par apgrūtinājumu un tādēļ neapdraudētu dzīvību. Šajā vingrinājumā netiek izmantots, bet ja ir mugursoma, tā tiek nest uz muguras, bet uz vienas lēnces, lai gadījumā, ja kas no tās var atbrīvoties uzreiz, sasmeļot ūdeni, tā kļūst akmens smaga.